Uzdevums – izmest no darba savu priekšnieku. Es esmu visu mūžu bijis labākā klasē, labākās studijās. Man patīk būt labākajai. Okay. Uzņēmums Tele2 meklē vadības praktikantu. Management Trainee ir unikāls projekts, kura laikā jauns cilvēks bez darba pieredzes iegūst apmaksātu vadības praktikanta darba vietu un gadu strādā par uzņēmuma departamenta vadītāja dubultnieku. Pirmā gadā mums gribās, lai šis ir atlases process, ko atcerās cilvēks arī 84 gadu vecumā. Ja es būšu tik seksīgs, ka visi mani ņems. Šito gadu es nevarēšu tagad pateikt. Kā cilvēks tiek galā ar stresu, tad, kad viņš tiek tiešām šūpots un mētāts. Nedaudz slikti duša metas, bet ir labi. Miniseriālu Praktikants par vadītāju mēs sākām ierakstīt 2022. gada februārī. 2 gadu garumā mēs sekojām šim unikālajam projektam, piedalījāmies kandidātu atlasē un pavadījām gadu kopā ar praktikantu un mentoru, jauno censoni un pieredzējušo vadītāju. Visās tavās sapulcēs pēkšņi būs viens cilvēks klāt. Jūs dzirdēsiet aiz svītras palikušo kandidātu emocijas, sarunas ar pirmajiem vadības praktikantiem, neparastas darba intervijas, personāla vadītājas amata noslēpumus un praktikanta dienas grāmatas ierakstus. Jā, es tikšu galā, bet šobrīd gribās pažēloties bišķiņi. Uz ko būtu gatavs jaunietis, kura sapnis ir kļūt par liela uzņēmuma vadītāju? Man vienu brīdi bija ienācis prātā, ka varbūt būs jālec āliņģiem. Es ceru gan, ka izpletne nebūs jālec, jo man vēl no augstuma. Vai esi drošs, ka tava personība atbilst uzņēmuma vērtībām? Pēc pirmajiem 3 mēnešiem es gribēju iet projām no Tele2. Tāpēc mēs to saucam par ātrgaitas šosei. Kā atstāt pareizo iespaidu darba intervijā? Es zinu, ko es darīju nepareizi. Es domāju, ka es esmu finālā. Darba devējam ir savs viedoklis. Mūsu cilvēki tur acis un ausis vaļā un vēro šos cilvēkus visas dienas garumā. Kā mēs zinām, interesantākās lietas jau notiek aizkulisēs. Kas notiek, ja praktikantam uzdod vadīt nodaļu? Es esmu ļoti mētiecīgs, ļoti uz mērķi orientēts, uz rezultātu izpildu orientēts. Jo pirmā lieta, ko tu mēģini saprast, sapulcē sākotnēji par kas vispār notiek, kas tie par saīsinājumiem, par ko mēs vispār runājam. Vai viegli būt jaunam un ambiciozam? Nekas slikts nav noticis, bet gribas bišķiņ paraudāt. Praktikants par vadītāju. Miniseriāls par to, kā vienā gadā sakrāt 10 gadu pieredzi. Jau tuvākajās dienās visur, kur klausāties podcastu pirms darba, miniseriāls Praktikants par vadītāju.